Stiprs ir cilvēks, kurām ir ideja, ticība un pārliecība nākotnē. Dzīvē visu izšķir tas, kā lietas tiek uztvertas. Galvenais ir nodalīt to, ko var un vajag uztvert viegli, no tā, kam jāpiet ar pilnu nopietnību. Iedzīvoties lielā naudā, izveicīgi, noturēt to savās rokās, gudrīgi, prasmīgi to lietot, tā jau ir māksla. Pasaulē ir daudz dažādu viedokļu, bet patiesība tikai viena – manējā. Un man labāka raksturība šī ir pieticība. Mācīties ir tas pats, kas sirties pret straumu, tik līdz pārstās saire, tā vilkas tev atpakaļ. Dzīves uzdevums ir viens – sev piepildīt, bet ir tūkstošiem dažādu veidu, kādiem to panākt. Vienu veidu izvēlējies, atdod tam visu sirdi. Ir divi veidi cilvēki. Tie, kur ienāk istabā un saka, te nu es esmu, un tie, kur ienāk un saka, o, tu esi šeit! Katram ir savu laiku mašīnu. Atpakaļ mums ved atmiņas, bet uz priekšu sapni. Mērķis sākas no viena punkta, un tad iet ceļš, kuram ir daudz pagriezienu. Sapņi mums ir nepieciešami, bez tiem mēs nespētu samierināties ar īstenību. Dzīvē mums prieku dāvānies tas, kas mums apkārt, bet mūsu attieksme pret apkārtējo. Dari neiespējamo, lai sasniegtu iespējamo. Pārvarēj slepumu. Pārvarēj slepumu, cilvēks kļūst patīkams. Pārvarēj. Ideāli ir kā zvaigznes. Mēs tos nekad nesasniedzam. Taču kā kuģotāji jūrā, virzām savu kursu pēc tiem. Vērtīgākā īpašība dzīvē ir mūžīgi zinkāri, kas gadu gaitā neizsīkst un katru rītu atzīst no jauna. Dargie 12. Lai arī ko jūs šovakar dzertu, neaizmirsiet par ūdeni. Iespējams, ka cilvēku dzīvē nav nekā grūtāk par izvēli. Laiku nedrīkst nosist, tas ir jānodzīvo. Ja no nelaimes nebaidīsies, laime neiegūs. Vislielāko laimi sniedz dzīvesveids, kurš paver mums vislielākās iespējas dzīvot tā, lai varētu cienīt pats sevi. Es savā daļradē neredzu trūkumus, un tu atrodies lejupslīdes stāvoklī. Ja tavs brālis tev ir nodarījis pāri, atceries nevis pārdarījumu, bet to, ka viņš ir tavs brālis. Labāk kājās stāvot mirt, nekā uz ceļiem tāpat dzīvot. Dzīvot nozīmē nepārtraukti virzīties uz priekšu. Šodien mēs mīlam to, ko arī neieredzēsim. Šodien mēs meklējam to, no kā arī vairīsimies. Dzīves galvenais uzdevums nav būt tādam kā pārējie, bet gan dzīvot atbilstoši sev. Par to, kas jādara, ir jāspriežas ar daudziem, bet jārīkojas tā, kā pašam liekas pareizi. Atklāta atzīšanās labvēlīgi ietekmē dvēseli. Saule silda mēnesi, bet mēnesi nesilda saule. Kāpēc esiet kā saule? Nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vienu. Cilvēkam šī, kur viņš dodas, pasauli patkā var ceļu. Dzīvē ir tāda krāsa, kāda vai izstēlē. Slikti ir tas lēmums, kuru nav iespējams mainīt, bet
izskatās cienīgs cilvēks. Draudzībā nepastāv nes parādnieki, nes labdarības. Ja galva ir, var noturēties virs ūdens arī bez laivas. Cits bez galvas ar laivu aizies dibē. Dzīvot nozīmē domāt. Dzīve ir traģēdija jūtīgiem cilvēkiem, bet komēdija domājošiem. Laimīgs ir tas, kas ir laimīgs savās mājās. Lai arī cik līkumains ir bijis cilvēku dzīves ceļš, sākotnēji tas vienmēr ir bijis domāts taisns. Mūzika atklāja mūsu dvēseles patiesās iespējas. To klausoties jūti, ka esi gatavs kam cildenam. Diemžēl, gatavojot mūsu priekšnesumu un apkopojot šīs visas dzīves gudrības, mēs aizmirsām par pašu galveno. Pateikt paldies jums, skolotāji, un jums mūsu vecāki, vecvecāki, draugi, radinieki un visi pārējie, kas mūs pavadīja un atbalstīja mūsu grūtajā ceļā. Paldies! Uņa, paldies, ka palīdzēji!